Ievai bija jautājums, ja man ir 50 līdz 200 tūkstoši, ko es varu izdarīt ar šo naudu, ja man nav ne zināšanu, ne laika ieguldīt īpašumos? Manuprāt, ir divas iespējas. Un pirmā iespēja ir nopirkt kādus divus vienistabas līdz divstabas dzīvokļus top lokācijā, ļoti labā ēkā, un viņus palaist ilgtermiņa vai īstermiņa īrē. Tad tev nebūs jāstraucās par īrnieku rotāciju, jo šādās ēkās un lokācijās ir diezgan laba noslodze, un plus arī tādiem īpašumiem vienmēr ilgtermiņā aug viņu vērtība. Un otrais ir, es visticamākais atrastu kādu uzticamu īpašumu cilvēku, kurš ikdienā nodarbojas ar investīcijām, un parunāt ar viņu, varbūt viņš ir gatavs izmantot tavu kapitālu, lai veiktu darījumus un peļņu jūs sadalo proporcionāli, kā vien novienojaties. Šie, Ieva, manuprāt, ir divi vienīgie veidi, ko tu vari darīt, ja tu gribētu iet īpašumu jomā. Ja kādam vēl ir 50, 100, 200, 500 tūkstoši un nav vēlmes pašiem ieguldīties vai veltīt laiku, mierīgi vērsties pie manis. Es noteikti varu arī palīdzēt jums šo naudu vēl pavairot.